Sen nav bijis Temu video, nezinu vai jau noiet etaps, bet parādīšu, kas tad man te ir pa šo laiku savācies. Man šoreiz ir sākot no drēbēm pat līdz ekrāniem. Nu tad arī sāksim ar ekrāniem. Šis laikam arī ir mans dārgākais pirkums. Šis ekrāns maksāja 35 eiro. Cenas nu kaut kur augšā uzlikšu, bet ko tad ar šo ekrānu var darīt? Tas ir tā saucamais spoguļekrāns. Tātad šobrīd es varu redzēt sevi, kā filmēju šo video. Tāds mērķis šim ekrānam arī ir. Noteikti var arī cits pielietojums atrast. Tātad tagad vajadzētu redzēt, ko tad redz manā ekrānā. Un tātad tas ir bezvadu. Varat savienot ar savu telefonu, Android, iPhone, vienalga. Var arī ar datoru, manuprāt, arī var savienot, ja nepieciešams, bet tātad tas spoguļo to, ko jūs redzat savā ekrānā. Tam nav touchscreena vai kaut kāda vadība telefona. Vienīgais, ko var darīt šajā gadījumā ar kameru, var sākt video ierakstu, te apakšā ir vairākas pogas vai arī uzņemt fotoattēlu. Te vēl arī var pagriezt pašu ekrānu, tā kā otrādāk, ja ir nepieciešams. Papildus aizmugurī ir tā saucamais laikam MagSafe stiprinājums, jeb magnēts. Tātad, ja jums telefonam aizmugurī viņš ir, tātad ar magnētu var pielikt telefonu aizmugurī. Tas paredzēts, lai jūs izmantojat aizmugurējo kameru, kas, protams, ir daudz labāka nekā priekšējā, lai tad jūs varētu redzēt sevi, ko tad jūs filmējat. Te vēl kastē vispār nāca līdz arī metāla gredzens, ko var pielīmēt sev telefona aizmugurī, ja ir tāda nepieciešamība. Un pat vēl nāca atsevišķi līdz šāda bezvadu poga, ko savienojat ar savu telefonu, un tātad te jau uzzīmēta ir kameriņa, tātad variet attālināti uzņemt fotoattēlu vai arī uzsākt video. Tad otrs, ko minēju par apģērbu, tas nav parastā maika. Temu var arī personalizētas maikas ar apdruku pasūtīt. Īstenībā tur var visu pasūtīt, krūzes, uzlīmes, visu, ko vien vēlas. Tā kā arī Valmierā viens apdrukas veikals aizvēras, domāju, pamēģināšu Temu. Vienīgā problēma, ko nepastījos, ir materiāls, tātad šitais pilnīgi sintētika. Protams, var arī dabūt normāla auduma drēbes, bet jā, tātad pamēģināju pasūtīt apģērbu ar apdruku. Šis nebūs mans jaunais mērķis, diez vai man tāds būs, bet tātad var redzēt aizmugurī uzliku niknējumu un apakšā ir YouTube logo un priekšpusē arī tā kā, kur ir vārda vieta, varēju uzdrukāt, ko vien vēlas, uzliku to pašu virsū. Tikai, lai pamēģinātu, lai redzētu, kāda tā apdruka ir. Izstās tīri kvalitatīvi, es pat teiktu. Nu, protams, žēl, kad audums ir pilnīgi sintētika, ko es ikdienā parasti nevalkāju, bet tā pamēģināt bija tīri interesanti. Ja runājam par apdruku, tad arī minēju par personalizētām uzlīmēm, tad šeit arī ir šāda tā kā ar YouTube logo sākumā, un tad ir mans niknējums. Noteikti ielikšu video, kur man jau ir uz mašīnas uzlīmēts. Mašīnu esmu uz kārvašu vedis, nekāda problēma uzlīmē, paliek turpat, kur viņi ir. Tad nākamais ir šis te, nezinu, kā viņu varētu nosaukt, USB, tā kā testeris. Tad vienā galā ir USB-C, un arī otrā galā ir USB-C, un tad priekšpusē ir mazs ekrāns. Ko tad ar šo var darīt? Šis ir paredzēts, lai testētu lādēšanu. Tātad iespraužat lādētājā vienu galu un otru galu, piemēram, telefonā. Un tad jūs varat redzēt, cik volti, ampēri un vati tātad iet cauri. Tas, protams, ne visiem būs noderīgi. Es, piemēram, gribēju saprast, vai man telefona lādētājs strādā korekti, jo telefonā nevar redzēt precīzi, ar cik ampēriem vai ar kādu voltāžu lādēs telefons, jo, ja zināt, telefons var ar dažādām voltāžām lādēties, un telefona lādētāji ir bezgalā daudz, un ne visi strādā ar visiem telefonu modeļiem, tāpēc
lai pārbaudītu, pasūtīju šādu. Otrs, kur viņu var izmantot, ir, piemēram, jums iekārtas, kurām nav indikātori, ka viņi ir uzlādējušies, tad šo var labi izmantot, lai redzētu, vai, piemēram, iekārta ir uzlādējusies. Piemēram, kaut vai mans mikrofons, tātad šo iespraužu un var redzēt, ka viņš ir uzlādējies, tad šeit, protams, parādīsies, ka viņš lādējas tikai ar 0 ampēriem. Ja nepietiek ar gadžetiem un drēbēm, tad man ir arī viena mēbele, tas ir plaukts. Tātad šis ir saucamais peldošais plaukts. Kvalitāte liekas tīri laba, pat liekas kā koks. Es speciāli nesūtīju koku, man bija īsti vienalga, kāds viņš būs, jo man vajadzēja plauktu skapī, kas ir iebūvēts koridorī, tātad viņu tāpat neviens neredzēs. Es ņēmu tas, kas bija tajā brīdī lētākais, tātad bija šīs te ar koku tekstūru, tātad aizmugurī nāk šis te stiprinājums, tātad to pieskrūvē pie sienas un tad plauktu uzbīd vienkārši virsū un tad viņš ir šis te peldošais plaukts bez stiprinājumiem redzamiem. Sanāca pārtraukt video, bet nu esmu atpakaļ, pie kā tad mēs palikām. Tad vēl dažas lietas, tad pasūtīju arī LED lentas. Īstenībā gribēju pirkt tepat uz vietas, bet reāli par normālu cenu neko īsti neatradu. Meklēju tieši LED lentas ar kustību sensoru, lai viņas ieslēgtos tad, kad ir kustība. Un beigās pasūtīju no Temu, tad pasūtīju divas. Tad viena ir 5 metru gara. Tātad 5 metru LED lenta, vienkārši parastā balta ar apusējo līmlentu, un tad viņai nāk līdz šāds te kustības sensors, ko tad iesprauž viņā iekšā, un otrā galā ir vienkārši USB vats. Tātad vajag atsevišķu barošanas bloku, šajā gadījumā šim vajag vismaz 15 vatu. Un tad ir iespējams vēl regulēt ilgumu, cik tad būs ieslēgts, kad ir kustība. Tātad no 10 sekundēm līdz pat 5 minūtēm. Un tad arī pasūtīju otru LED lentu, to vienkārši gribēju pamēģināt, viņa tikai metru gara, bet viņai ir arī kustības sensors, kuru var darbināt ar baterijām. Tātad, kā redzams, šī ir ļoti īsa, tikai metru gara, arī baltā krāsā, un tad viņai nāk līdz šāda kastīte, kur ir sensors kustību, var pat ieslēgt, izslēgt ar pogu un arī regulēt laiku, cik tad ilgi degs, kad ir bijis kustība. Kā arī, ja nevēlas ar baterijām darbināt, tad sānā ir USB, kur tad var arī ar barošanas bloku darbināt viņu. Tātad piesprauž galā un kā redzams, viņa deg, un tad es varu ar pogu arī vienkārši izslēgt, ieslēgt. Nu tad jau tūlīt vasara iet uz galu un ziema tuvojas, tad ir kājas sildītājs. Tā kā strādāju pie datora un man vienmēr kājas salst, tad arī es izmantoju vienmēr kājas sildītājus. Šis tad ir darbināms ar atkal USB, iesprauž barošanas blokā un tad var sildīt sev kājas. Man jau šāds viens ir, man likās, ka viņš saplīs, bet ne, man barošanas bloks bija slikts. Tagad man ir vēl otrs. Iepriekšējo jau vienu sezonu lietoju gandrīz katru dienu un vēl joprojām strādā. Tā kā šis paliks rezervē, bet patīkam, ka ir siltas kājas. Nu un tad pēdējais. Man uz balkona sakrīt vienmēr no kokiem kaut kādi netīrumi lapas, tad es izdomāju pasūtīt šādu te pūtēju. Viņš ir, manuprāt, diezgan mazs un par to cenu diezgan jaudīgs. Es mēģināšu nodemonstrēt, bet man viņš ir izlādējies šobrīd. Pamēģināsim manu maiku aizpūst un tad pūšam. Kā redzams, maiku var aizpūst. Diezgan jaudīgs, varbūt ir vēl citi pielietojumi. Man, piemēram, kad stacionārā datorā sakrājas putekļi ļoti labi, lai iztīrītu. Tas tad arī viss. Cerams, ka kaut kas arī noderēja. Tad tiekamies nākamajos video.